Vai Liana Langa ir okupantu palieka Latvijā? Saruna notiek valsts valodā. Paldies. Nāk runāt Rudolfs Brēmanis. Ja jau visi, tad es arī, pat cik Žemaišu kungam neatbildēja Liana Langa, tad es to jautājumu paplašināšu. Vai Liana Langa ir okupantu palieka Latvijā? Viņš tā prasīja, vai viņš ir okupants, vai jūs esat okupanti? Jūs no zāles kā nesat? Jums māte Svetlana Baltkrieviete. 99. gadā tikai naturalizējās, ka 10 gadi bija vajadzīgi, lai saprastu, ka komunisms beidzies. Ir kas notikās? Brālis Saška. Aleksandrs, jūs brāli, latvisks vārds brālim Aleksandrs. Kāpēc tā? Grieķijas Aleksandram pa godu, ja? Ko jūs tad dialogu ar zāli tagad te veicat? Es tevi atbildu Žemaitim, nevis jums. Jums ir Liana Bokša, Svetlana Bokša, un tēvs tur vispār nevar saprast etniski, kas tur beigās ir vai nav. Latvija, jūs esat latviete? Vai kā Svetlana, jūsu māma uzradās Svetlana, Baltkrieviete uzradās Latvijā? Okupēja Latviju? Kā viņa uzradās Latvijā? Svetlana Bokša? No kurienes? Kāpēc viņa te atbrauca? Kāpēc viņa Baltkrievijā nedzīvoja? Kāpēc viņa nebrauca atpakaļ, ka sajūg Padomju Savienības uz savām etniskajām un nacionālajām mājām, bet palika ar jums šeit okupēt, turpināt Latvijas okupāciju? Tā sanāk pēc jūsu retorikas. Tā te mums sanāk, un vispār jūs bijat jaunajā konservatīvajā JKP partijā. Tur ir tāds Mārcis Kūlis. Vai es vispār te atnācu runāt, Geikinas kundze, jūs pat cik pamudinājāt, ka nāk runāt, tad Mārcis Kūlis šī gada 17. jūnijā ir, viņš vēl nav JKP biedrs. Nezinu kāds, jā, ir ierakstījis šādu tekstu, citēju, un atvainojos viņu vietā Geikinas kundzei. Geikina ir trekna Krievu, un tad ir tas simboliņš tāds brūnā krāsā, uz jaunās Rīgas varas mundiera. Mārcis Kūlis, 17. jūnijas, Twitterī visi var iet apstīties. Un tā, jums tāda partijas biedra, tāda ir jūsu attieksme. Tā ir Žemaišu kungs nav okupants, Langas kundze arī nav okupanta manā skatījumā. Viņas māma arī droši vien nav okupanta, ja viņi te ieprecējās. Un tad kāpēc vajag izlikties par kaut kādiem latviešiem, etniskiem krieviem vai baltkrieviem, izlikties par latviešiem? Priekš kam tas ir jādara? Kāpēc nevar lepni atzīt, ka jā, Krievs, Baltkrievs un tā tālāk un dzīvot Latvijā? Nē, vajag pielīst vieniem otriem, tad komunismu laikā rakstīt zejoļus, tagad latviešiem mācīt, kā runāt, kā uzvesties. Unikāli.